Šodien ikvienā birojā, skolā un autobusu pieturā galvenā tēma bija Latvijas valsts prezidenta vēlēšanas. Saeimas namā valdīja nospiedoša gaisotne, jo nevienam no abiem kandidātiem nebija pārliecības, ka viņš tiks iebalsots. Deputāti pa vienam devās pie balsošanas urnas. Pirmajā kārtā par Zatleru nobalsoja 43 deputāti, par Bērziņu 50, kas nozīmē, ka neviens no viņiem nav ievēlēts un būs jāvēl vēlreiz. Saeimas kuluāros jau izskanēja runas, ka otrā kārta vairs nav vajadzīga, jo vienotībai neizdosies nekad atrast 8 balsis, kamēr ZZS kandidātam pietrūka tikai viena. Tā arī notika. Otrajā kārtā ar 53 balsīm par Latvijas prezidentu tika ievēlēts Andris Bērziņš. Uzreiz pēc rezultātu uzzināšanas Valds Zatlers, kurš saņēma 41 balsi otrajā kārtā, izteicās, ka šādu rezultātu bija gaidījis. Bet šajā dienās Latvijā notikuši tik daudz politisku procesu. Tas ir tikai sākums. Protams, ir arī kādi signāli, kuri jāņem vērā. Tas nozīmē, ka balsošanas lekts ir tāds, kā notika. Nebija nejauši. Mēs skaidri redzam, šāds pat balsošanas šodien prezidentu. Un es domāju, no tām iespējām, ko Saeima reāli varēja izdarīt līdz vēlēšanām, līdz iespējamām vēlēšanām. Man ir šābas, vai tie darbi tiks izdarīti. Tiks attiecās gan uz partiju finansēšanu, kas attiecās gan uz vēlēšanu finansēšanu. Es domāju, ka šis nebija labs signāls tām pārmaiņām. Bet es pasakos visiem tiem, kas man atbalstīja, gan deputātiem, gan cilvēkiem, kas bija vēl Latvijā. Un es domāju, ka tas process, kas sākās sēdē, viņš turpināsies. Vai jūs nāksiet politikā caur vēlēšanu? Vispirms man jānostrādā tas mēnesis, kas man ir atlicis, tikpat rūpīgi un kārtīgi, kā esat darījis līdz šim. Tāpat tiks pieņemt likumi, tāpat viņam būs jāizsludina, tāpat būs jādod savu vērtējumu. Un vēl ir referendums. Es jūtos, ka Jaunais prezidents Andris Bērziņš preses konferencē izteicās, ka oligārhi viņu noteikti neietekmēs. Ja kāds iedomājās, ka es sekošu kādam pavadā, kādam oligārham vai kaut kam tam, to jūs no manis nesagaidīsiet. Ka es centīšos darīt vairāk, varbūt kā liekas ierakstīts tieši Saeimā vai atvainojas Satversmē, tas ir iespējams. Bet es nedarīšu neko tādu, kas būs pretrunā ar likumu un Latvijas valsts interesēm. Diemžēl šobrīd tā situācija tāda, ka jāmēģina ir visiem kopā atrast tie nepieciešamie risinājumi. Mēs jau varam runāt par tiesiskumu, stādīt dažādas plānas, bet tur ir reāli jārīkojas, lai tas tiesiskums uzlabotos. Un tur tie aspekti ir tiešām daudzi. Ne tikai viens, kad mēs ar kaut kā cīnīsimies pret kādiem 3 vai 5 vai pat 10, tur tomēr ir jāsakārto viss mūsu likumdošanas bāzi, jāstiprina acīm redzot visu tiesu sistēmu. Tā oligarhiem nav nekādas ietekmes uz šo Saeimu un Zatlers ir kļūdījies. Es varu teikt, izejot no savas pieredzes. Ja Zatleram ir cita pieredze, tad lai viņš to pasaka skaidri. Es jums saku skaidri un gaiši. Šajā te komisijā, kur es strādāju, es tādu ietekmi neizjūtu.